Pirmā zelta spēle šajā 2023.-24. gada florbola sezonā un zēnu U18 vecuma grupas komandas aizvada izšķirošo cīņu par titulu. Un līdz galvenai spēlē nonākuši FS Masters Ulbroka, Andra Pīlupa vadībā un Valmieras sporta skola, kurus vada Aigars Belāsovs. Noteikti interesanti būs pavērot Gustavu Marku Zariņu ar 9. numuru. Te ir vārtu gūms pēc rikošeta 1-0 vadībā Valmiera, kad nospēlētas 4 minūtes un 19 sekundes. Bīstama epizodē. Labi darbojās aizsardzībā, bloķējot metienu. Jā, bronzas spēle bija ļoti rezultīva. Jau pirmajā periodā pieredzējām 9 vārtu gūmus. Tad šobrīd tikai viens precīzs metiens un tas pats ar veiksmīgu rikošeta palīdzību ļāvis izvirzīties vadībā. Geogrāfiski krietni tuvākajiem valmieriešiem, kuri gan šodien skaitās viesu statusā. Lielis Kalniņš vārtos. No otras puses, viena liela daļa. Šeit jāmet bumbu vārtos, tomēr neiemet atkal Kristers Leksis. Jau otrā epizode viņam. Plāta rokas Kalniņš, kā mēs šādās situācijās varam pazaudēt bumbiņu. Pašlaik fināla spēlē nekādīgi neizdodas atklāt savu gūto vārtu rēķinu. Tagad gan rūpīgi kļūdās savu vārtu tūmā Oskars Siliņš. Viņa kājas arī bumba vienīgo reizi ir atradusi ceļu vārtos, un te Leksis vēl vienreiz negūst vārtus. Pēc lieliskas Zariņa diagonālās piespēles. Un 2-0, 2-0. Valmiera dubulto savu pārsvaru. Šķietami no nekā. Oskars Siliņš raida bumbiņu vārtos un pēdējo reizi čempionu tituls bijis 2013. Gada pavasarī, kad pieveikti Liepājas kurši. Tagad tiek iemesta bumbiņa Liepājas kuršu audzēkņu sargātajos vārtos, bet soļi uzreiz rāda, ka vārtu gūms nav ieskaitīts. Rībā ar tālu piespēli atrod Siliņu, Siliņš vēl uz priekšu. Es tā riskēšu un te jāmet vārti, bet Zariņš nepārspēja Kalniņu. Spilbergs, Jančevskis Spilbergam metiens vārtu staps, bumba atlec laukumā un no vārtsarga ielido vārtos. Arī zināmā mērā veiksmīgs vārtu guvums. Bīstama epizode pāri vārtiem pārmeta Zariņš. Tiesa, valmierieši paši sāpinās meistarībā, bet Kristers Leksis kārtējo reizi nevar gūt vārtus. Tāds nelaimes putns šodien, vai Valmiera vēl spēs kaut ko izveidot? Laba noisa pārvaldīšanas tehnika, iet pa 2 virsū Masters, tās veido iespējas. Jančevskis Zariņam, Zariņš metiens, Kalniņš atvaira, bet bumba paliek pie Masters, vēl vārtu priekšā. Un kapteinis netrāpa vārtos Krišjāns Kremers. Pavaļos to iegūst, spēlē caur aizsardzību. Ulbruk mēģina ātri kaut ko veidot. Nazāro metiens atcit Kalniņš, vēl viens metiens garām vārtiem. Tagad Rība izlaužas starp 2. Ričards, vēl viena piespēle, Māsiņš met bumbu. Jau tukšos vārtos 3-1 Valmiera. Brīdī, kad jāspēlē mazāk par 4 minūtēm, pamatīga ballīte tiek iegriezta tribīņu kreisajā pusē. Visi valmierieši skrien laukumā, izņemot otro vārtsargu un izņemot pamata vārtsargu. Vēl viena kļūda tieši Zariņam, vai liek punktu Kārlis Viļums 4-1. Valmiera met bumbu tukšos vārtos un domāja, ka no šāda pavērsiena Ulbroka vairs nepiecelsies šodien. Jančevska metiens, bumba iestrēgs vārtu priekšā, kur bumba nav piespiesta.
Atskan tiesneša svilpe. U18 čempionāta zelts izrādās Valmierai vērtīgāks nekā Latvijas-Igaunijas Florbola līgas Final Four. To var arī saprast, jo valmierieši nav izlutināti ar uzvarām. Jā, Valmiera bieži vien dažādos līmeņos regulāri ir starp labākajiem. Ceļšķi regulārajās sezonās, bet tieši playoffos, tieši izšķirošajās spēlēs Valmierai allaž gadās klupiens. Un šodien es teikšu, ka šis ir vēsturisks mirklis Valmieras klubam. Ulbruka nespēja pēc daudzu gadu pārtraukuma atkal atgriezties U18 čempionu tronī, bet pirmo reizi šajā tronī nostāsies tieši Valmieras komanda.